Mani sauc Edgars. Es pirmo gadu mācīšos tālmācības skolā Blaumanas 12. klasē. Es jūsu skolu atradu caur e-pastu. Es saņēmu reklāmu, es padomāju, ka tālmācības skolu pabeigtu vidusskolu beidzot un bezmaksas mācību gadu vienu, tāpēc es izdomāju, kāpēc gan ne, izmantošu šo iespēju. Es iepriekš mācījos Rīgas valsts tehnikumā par programmēšanas tehniķi. Es aizgāju prom, tāpēc, ka es kaut kā zaudēju ticību tajā amatā, kurās mācījos, tāpēc izdomāju paņemt pauzi no mācībām un aiziet dienēt, piemēram, armijā tieši tajā pašā gadā. Un arī tas, kas mācījos tehnikumā, man likās, ka es neizturēšu vēl vienu kursu 4. jo man kaut kā tajā brīdī sāk domāt, man bija iepriekšējie kursi, kas aizgāja mācīties vidusskolu, man kaut kā arī gribējās pabeigt tieši šī gada iegūt vidēju izglītību, bet man vajadzēja vēl 4. kursu, un es zināju, ka es kaut kā neizturēšu tik ilgi, un tāpēc izdomāju aiziet laicīgāk prom. Vienkārši, protams, tā nebija tā pareizā izvēle. Tajā brīdī jāatskatās, bet vismaz es tagad atsākšu atkal mācīties, varēšu pabeigt to vidēju izglītību. Mācoties tālmācībās, varēšu sev noteikt to tēmu, kādās mācos ritmu, konkrētās tēmas varēšu apgūt savā nodabā. Un būs patīkamāk nedaudz, būs savādāk, protams, arī nekā parasti bija ierasts sēdēt skolā. Viens plus, kas mācoties tālmācībām, es varēšu beidzot iegūt vidēju izglītību, un ar to varēšu atrast arī plašāku loku darbus, kas labāk apmaksāti un ar lielāku atbildību un kas vairāk piestāv man. Brīvajā laikā es cenšos spēlēt vālītes, jo mans sapnis ir bungu komplektu iegādāties savējos, vēlos muzikants būt tādā ziņā, vēl cenšos būt radošs arī, jo man patīk iztēloties laiku kaut kādus risinājumus radīt, unikāls, rakstīt materiālu, piemēram, varbūt kādu dienu gribētu stand-upu izveidot. Ja cilvēki uztraucās, ka viņi nemācīsies kaut kādā iestādē kā agrāk, un viņi uztraucās, ka tālmācība kaut kāda sliktāka iestāde, tad es varu pateikt to, ka kas būtu labāk, vai tev ir izglītība vai nav, vismaz kaut kur ir jāmācās, lai iegūtu to vidēju izglītības diplomu. Tālmācībā arī mācās cilvēki, kuri, piemēram, nodarbojas uzņēmējdarbību, ir sportisti, kuri nav Latvijā, piemēram, viņiem nav laika atrasties Latvijā, tāpēc viņiem ir izdevīgi izmantot tālmācību. Bez vidējās izglītības nevarēs tikt kaut kādā universitātē vai augstāk apmaksātā darbā, kur ir prestižākās darbvietās vai tās pašās augstskolās, tāpēc ir nepieciešams vidēju izglītību pabeigt un vai tālmācībā doties. Ir mīts, ka tālmācības skolas atestāts nav salīdzināms ar vidusskolas atestātu, bet tas ir aplam pilnībā, jo visas vidusskolas atestāti ir vienādi. Tāpēc nevajag teikt, ka tu mācies kaut kādā ģimnāzijā pirmajā un salīdzināt tālmācības skolu. Nevajag teikt, ka viņi ir atšķirīgi, viņi abi ir vienādi.